Aleluja! Jēzus ir mūsu skolotājs. Viņš ir skolotājs pār visiem skolotājiem. Viņš ir skolotāju skolotājs. Paldies Tev, Jēzu! Es vēlos liecināt par to, ka Dievs man lūgšanas laikā 29. jūlijā tas bija, viņš man parādīja lūgšanas laikā redzējumu. Un es šīs lūgšanas laikā ieraudzīju kādu māsu, kura kādā dievkalpojumā bija ne tik sen liecinājusi, ka Dievs viņu mudina lietot vairāk autoritāti. Un Dievs man redzējumā parādīja šo notikumu, šo dievkalpojumu un šo māsu, kad šī māsa par to runāja. Un pēkšņi Dievs uzrunāja, ka šī māsa ir pārpratusi autoritātes vajadzību savā dzīvē. Šī māsa ir pārpratusi to, kāpēc ir vajadzīga autoritāte. Viņa domā, ka autoritāte ir vajadzīga, lai citus zem sevis pavilktu. Šī māsa domā, ka autoritāte ir vajadzīga, lai citus cilvēkus zem sevis nospiestu. Bet Dievs viņai ir devis patiesībā, patiesi Dievs ir devis viņai autoritāti, lai viņa varētu cīnīties un uzvarēt to naidu un lepnību sevī. Dievs ir devis autoritāti šai māsai, lai viņa strādātu ar sevi. Dievs ir devis šai māsai autoritāti, lai viņa dusmotos uz to naidu, lepnību, lai šī māsa dusmotos uz to, kas ir no velna viņas dzīvē, nevis uz cilvēkiem. Un Jēzus grib, lai viņa uzvar to lepnību un naidu sevī. Un tāpēc viņš ir devis šai māsai autoritāti, lai viņa cīnītos ar šiem saviem grēkiem, ar lepnības grēkiem, lai viņa cīnītos. Jā, Dievs uzrunāja, kad viņš ir devis autoritāti šai māsai, lai nevis nostumtu malā kādus cilvēkus, kuri viņai nepatīk, bet lai cīnītos ar savu lepnumu un ar savu grēku. Dievs grib, lai viņa nostum malā no sava ceļa šo lepnumu un grēku. Jā, un vēl viņš man šajā redzējumā parādīja, ka šī māsa kultivē savā sirdī bailes, un viņa sēj šīs te bailes, kuras viņa kultivē savā sirdī sev arī visapkārt. Bet Dievs negrib, lai viņa sēj visapkārt šīs te bailes. Bet Dievs grib, lai šī māsa iet ar spēku pret šo visu liekulības tirgu un uzvarētu tās bailes un uzvarētu visu grēku, ikvienu grēku savā dzīvē, lai ļaunums vairs nevalda šīs māsas sirdī, lai neviens ļaunais gars nepilda vairs viņas sirdi, bet lai Dievs pilda sirdi. Pateicība Dievam par to, ko viņš runāja, par to, ko viņš arī rādīja. Un šis ir tas vārds, kuru Dievs man pateica par kādu māsu un neseniem notikumiem. Un Dievs runā mums kaut kādas lietas, viņš parāda tikai šī viena iemesla dēļ. Un šis iemesls ir tāds, ka viņš ir devis mums savu evaņģēliju, un šis evaņģēlijs, šī labā vēsts, viņa mums kalpo par celšanu. Debes Tētis vēlās, lai Dievs satraisās katra cilvēka dzīvēs, un viņš vēlas glābt ikvienu cilvēku,
Tā ir mīlestības vēsts cilvēkiem. Evaņģēlijs tā ir vēsts nevis par pazudināšanu, nevis par graušanu, bet evaņģēlijs ir vēsts par glābšanu. Pateicība Tev, Dievs, par visu to, kā Tu darbojies pie mums. Pateicos Tev, ka Tu mūs palabo, ka mēs redzam ceļu ar Tevi. Paldies par visu to, ko Tu ieliec mūsu garā, ka Tu ieliec mūsos savu redzējumu un to karsto mīlestību, ka mēs karsti varam mīlēt Tevi. Un paldies par autoritāti, kuru Tu esi mums devis, ka mēs varam pasludināt Tavus darbus, kā mūsu cīņa nav miesīga, bet tā ir garīga, lai uzvarētu ikvienu ļaunumu savā dzīvē. Es lūdzu Tevi, Dievs, lai Tu vadi mani, ka es varu uzvarēt savā dzīvē visas bailes, ka es varu uzvarēt savā dzīvē ikvienu lepnību, ikvienu naidu. Jēzus, lūdzu Tavu žēlastību. Es lūdzu Tavu piedošanu. Dievs, lūdzu, ka Tu piedod man, jo es gribu iet Tavu ceļu. Es gribu domāt Tavas domas. Es gribu būt par celšanu, Dievs. Es vēlos mīlēt Tēvs. Es vēlos būt brīva. Es vēlos būt pazemīga. Piedod visu lepnību, kas mīt manā sirdī. Tu vari lūgt kopā ar mani šo lūgšanu. Es pateicos Tev, Dievs, kad visa lepnība ir pienaglota pie krusta, visa mana lepnība, viss mans naids, visas bailes. Dievs Tēvs, tas viss ir pienaglots pie krusta, tas viss man vairs nepieder, es esmu brīva. Tavās asinīs es esmu nomazgāta un šķīstīta. Dievs, es padodos Tev. Mana mīlestība ir Tev, Kungs. Es gribu būt ar Tevi, es vēlos būt glābta. Esi mans ceļvedis, vadi mani, Dievs. Palīdzi, ka es varu būt savienot ar Tevi, vienot ar Tavu garu, ka es varu redzēt Tavus plānus un dzirdēt Tevi, kur Tu mani vedi, un darīt visu tā, kā Tu esi iecerējis. Paldies par visu to, kas ir Tev prātā, Jēzu. Paldies, ka Tu zini, tāpēc arī mēs zinām. Dievs, pateicos, ka Tava mīlestība ir liela un varena. Tā ir bez nosacījuma. Es pieņemu šo beznosacījumu mīlestību sevī, savā sirdī, ka es neapspiežu nevienu ar saviem darbiem, ka es neierobežoju Tavu darbu, ne ar kādu ļaunumu no savas puses. Lai paplašināts ir mans redzējums un paplašināta ir mana saprašana. Pateicos par Tavu bezgalīgo mīlestību. Lai tā vada mani un visus, kuri ir man apkārt. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Pie Jēzus kājām nāc. Jēzus kājām nāc, zemojies, pie Jēzus kājām nāc, pie Jēzus kājām nāc, Jēzus ir Dievs. Pie Jēzus kājām nāc, zemojies, pie Jēzus kājām nāc, zemojies, Jēzus ir Dievs. Pie Jēzus kājām nāc, zemojies, pie Jēzus kājām nāc, zemojies, Jēzus ir Dievs. Jēzus gaismā nāc, viņa mīlestībā nāc. Jēzus gaismā nāc, Jēzus
Jēzus ir Dievs, Jēzus gaismā nāc, viņa mīlestībā nāc, Jēzus gaismā nāc, Jēzus ir Dievs.